Esiet sveicināti! Mani sauc Anna, es pārstāvu uzņēmumu OneTech, un šodienas video apskatīsim, kā pareizi veidot un uzturēt nomenklatūru 1C tirdzniecības vadības 10 versijas sistēmā. Pieslēgsimies sistēmai. Šodien kopā aplūkosim, kā izveidot un pielāgot nomenklatūru, lai tirdzniecības procesi noritētu raiti un bez kļūdām. Nepareiza nomenklatūras struktūra var radīt daudz problēmu, no noliktavas nesakritībām līdz kļūdainiem pārskatiem. Šajā video parādīsim, kā izveidot efektīvu un loģisku nomenklatūru, kas atvieglos jūsu ikdienas darbu. Lai nonāktu līdz nomenklatūras klasifikātoram, dodamies uz klasifikātoru, nomenklatūra. Vai arī varam uzspiest uz saīsnes pogas, kas atrodas lūk šeit. Mums atvērsies nomenklatūras klasifikators. Iesākumā pastāstīšu, kādu informāciju iespējams atrast un analizēt šajā saraksta formā. Sāksim ar pašu sarakstu, tā iestatīšanu un informāciju, ko šis saraksts attēlo. Saraksta attēlojumā ir iespējams iestatīt daudz dažādu kolonu datu attēlošanai. Lai iestatītu kolonu attēlojumus, spiežam uz saraksta peles labo taustiņu un izvēlamies saraksta iestatīšanu. Atvērsies saraksts ar kolonu nosaukumiem. Lai pievienotu kādu kolonu sarakstā attēlojumam, ieliekam ķeksīti pie tās kolonas, kuru vēlamies redzēt. Spiežam pogu pielietot un labi. Šādā veidā varat pievienot visas kolonas, kuras vēlaties redzēt. Kolonu iespējas ir ļoti dažādas. Dažas no tām ir nomenklatūras artikuls, nosaukums, atlikumi noliktavā, pārdošanas un iepirkumu cenas, kā arī nomenklatūras pašizmaksa. Tās ir tikai dažas kolonas, kuru attēlojumu varat iestatīt. Ja jūs lietojat preču rezervēšanas iespējas programmā 1C tirdzniecības vadība 10, tad jums noteikti noderēs kolona rezervē, brīvs un ieplānotā rezervācija. Šajās kolonnās var redzēt reālos atlikumus, rezervētos daudzumus un ieplānotos rezervācijas daudzumus. Papildus tam, uzspiežot peles labo pogu un iestatot preču atlikumi noliktavā, jums atvērsies atsevišķa tabula, kurā, ja prece ir rezervēta, uzspiežot divreiz ar kreiso peles klikšķi uz rezervēto daudzumu, jums atvērsies atskaites veida saraksts, kurā būs visi pasūtījumi, kuriem ir rezervēta šī prece. Kolonu skaitam nav ierobežojumi. Varat iestatīt, lai jums tiek attēlot visi dati, kur jums nepieciešami ikdienas darbam. Pāriesim pie saraksta augšējās daļas. Tās sastāv no vairākām ātrās piekļuvas pogām, kas ietaupa laiku veicot noteiktas darbības. Īsumā pastāstīšu par dažām no iespējām. Ar plusiņu iespējams pievienot jaunu nomenklatūru. Ar plusiņu pie mapes var pievienot jaunu grupu. Tālāk mums ir kopēšanas poga, kas ļauj pievienot nomenklatūru, kopējot jau kādu no iepriekš izveidotajām. Šajā sadaļā ir arī hierarhiskās pārlūkošanas poga. Saraksta pārskatīšanai ir vairākas iespējas. Ja šķirojot nomenklatūru pa grupām, varat iestatīt hierarhisko pārlūkošanu, kas jums ļaus ērtāk pārlūkot preču grupas un preces, kuras tajās ietilpst. Lai iestatītu vai atslēgtu hierarhisko pārlūkošanu, nospiežam šo te pogu. Ieslēdzot hierarhisko pārlūkošanu, preču saraksts uzreiz sadalās pa grupām, bet preces, kuras neietilps nevienā grupā, tiek attēlotas saraksta veidā zem grupām. Lūk šeit. Lai meklētu preces, varat izmantot arī meklētāju, kas atrodas lūk šeit. Meklētāju ir iespējams iestatīt vairākos veidos. Varat meklēt gan pēc artikula, gan nosaukuma, kā arī pēc visiem redzamajiem laukiem. To var mainīt lūk šeit. Tālāk ir poga uzstādīt sarakstu. Tā satur iestatījums par datiem, kurus vēlamies redzēt attēlotus sarakstā. Varam iestatīt organizāciju un noliktavu, kuras atlikumus vēlamies redzēt, kā arī pārdošanas un iepirkumu cenu tipus, kuras attēlot sarakstā. Sadaļā preču atlikumi noliktavā, izvēloties cenu tipus, tie attēlosies atsevišķā tabulā. Lūk šeit. Ir iespēja no saraksta uzreiz veidot cenu lapas, kā arī drukāt etiķetes un cenrāžus. Šīs funkcijas atrodas lūk šeit. Lai uzzinātu vairāk par šīm iespējām, sazinieties ar mums. Papildus tam no saraksta ir iespējams uzreiz izveidot atskaites par konkrētu nomenklatūru. Piemēram, izvēlēsimies nomenklatūru tests. Uzspiežam pogu atskaites, atvērsies saraksts ar atskaitēm, kuras varat izveidot no nomenklatūras klasifikātora. Kā piemēru parādīšu jums atskaiti bruto peļņa.
Uzspiežot uz atskaites, tā uzreiz izveidojas par mūsu izvēlēto preci. Bruto peļņas atskaite sniedz detalizētu pārskatu par uzņēmumu ienākumiem, pašizmaksu un bruto peļņu no preču un pakalpojumu pārdošanas. Bruto peļņas atskaite nav vienīgā, kuru varam izveidot. Ir iespējams izveidot arī atskaiti par pārdošanām, iepirkumiem, kā arī atlikumiem. Darbības princips ir tieši tāds pats. Novietojam kursoru uz izvēlētās preces, uzspiežam atskaites un izvēlamies atskaites veidu. Šī ir svarīgākā informācija par pašu nomenklatūras sarakstu. Pāriesim pie pašas nomenklatūras izveidošanas. Lai izveidot nomenklatūras grupu, spiežam uz šīs pogas vai arī ejam caur darbības jauna grupa. Atvērsies jaunas grupas kartiņa. Ja šī grupa ir kā apakšgrupa, tad ailē vecāks pievienojam to grupu, kurai jaunizveidotā grupa būs kā apakšgrupa. Ailē nosaukums un pilns nosaukums ierakstām nosaukumu. Pie nomenklatūras veida norādām, kādas preces ietilpst šajā grupā. Ir vairāki varianti, tā var būt prece, pakalpojums, dāvanu karte un citi. Lai to izdarītu, spiežam uz 3 punktiņiem. Atvērsies saraksts ar nomenklatūras veidiem. Ja veids, kurš jums ir nepieciešams, nav šajā sarakstā, varat pievienot jaunu, uzspiežot uz plusiņu un aizpildot visu nepieciešamo informāciju. Ja jums ir datu apmaiņa ar grāmatvedību, šajā sarakstā varat norādīt arī kontējumus, piemēram, uzskaites kontu, ienākumu kontu un citus. Šajā gadījumā izvēlēšos nomenklatūras veidu prece. Ja nepieciešams, varam pievienot nomenklatūras grupu lūk šeit. Pārīsim pie cilnes pamata. Šajā cilnē varat norādīt atbildīgo menedžeri, galveno piegādātāju, ražotāju, kā arī cenu grupu un citu papildus informāciju. Šo aiļu aizpildīšana nav obligāta, bet noteikti būs noderīga veicot dažāda veida analīzi. Cilnē papildu apraksts varat pievienot papildus aprakstu par precēm. Kad visa informācija savadīta, spiežam pogu ierakstīt un saglabāt. Šādi būsim izveidojuši jaunu nomenklatūras grupu. Pārīsim pie pašas nomenklatūras izveidošanas. Nomenklatūras kartīte tirdzniecības vadības programmā satur detalizētu informāciju par preci vai pakalpojumu. Tā ir centrālais informācijas avots preču uzskaitē, pārdošanā, iepirkumos un noliktavas uzskaitē. Šī informācija ir svarīga, lai nodrošinātu precīzu preču apriti, automatizētu tirdzniecības procesus, izvairītos no kļūdām rēķinos un noliktavas datos, kā arī veicinātu efektīvu lēmumu pieņemšanu uzņēmumā. Spiežam uz plusiņu vai ejam caur darbības pievienot. Atvērsies jaunas nomenklatūras izveides forma. Kods pievienosies automāts, kad saglabāsim izveidoto nomenklatūras karti. Ailē grupa varam norādīt nomenklatūras grupu, zem kuras glabāsim konkrēto nomenklatūru. Ailē nosaukums ierakstām nomenklatūras nosaukumu. Ailē pilns nosaukums ierakstām nomenklatūras pilno nosaukumu. Ailē artikuls ierakstām preces unikālo artikulu. Pie nomenklatūras veida izvēlamies mums nepieciešamo veidu. Šajā gadījumā izvēlēšos preci. Pie ailes bāzes vienība norādām galveno mērvienību, kāda attieksies uz mūsu izveidoto preci. Šie ir standarta iestatījumi nomenklatūras kartītē, kuriem jābūt aizpildītiem. Šajā brīdī ierakstīsim izveidotās izmaiņas un sāksim apskatīt visas cilnes un to piedāvātās iespējas. Ierakstām izmaiņas ar šo pogu un pārējām pie pirmās cilnes. Pēc noklusējuma. Šajā cilnē iespējams norādīt PVN likmi, izcelsmes valsti, ražotāju, piegādātāju, atbildīgo menedžeri un tarifu numuru. Šī informācija ir svarīga ne tikai datu analīzē un uzskaitē, bet arī tad, ja nepieciešams veidot pasūtījumus piegādātājiem un interstata atskaiti. Vairāk par interstata atskaites veidošanu varat atrast mūsu kanālā video interstata atskaite. Cilne papildus. Šajā cilnē varat norādīt tādu informāciju kā cenu grupas, nomenklatūras grupas, papildus artikuls un piegādātāja artikulu, ja tas atšķiras no jūsu izmantotā, kā arī varat nobloķēt nomenklatūru lietošanai vai iestatīt sērijas numuru uzskaiti. Cilne vienības. Nomenklatūrai var būt vairākas mērvienības, bet kā bāzes mērvienība var būt tikai viena. Lai pievienotu papildus mērvienību, spiežam uz plusiņu vai ejam caur darbības pievienot. Atvērsies jaunas mērvienības forma. Ailes nomenklatūra un kods aizpildīsies automātiski. Ailē pēc klasifikātora nepieciešams izvēlēties mērvienību no klasifikātora.
Uzspiežam uz 3 punktiņiem, atvērsīs mērvienību klasifikators. Varam izvēlēties mums nepieciešamo no šī klasifikātora vai arī pievienot jaunu. Šajā gadījumā es izvēlēšos jau no pieejamajām mērvienībām. Iepakojums. Pie cilnes nosaukums varam norādīt nosaukumu. Ja vēlamies, lai tas atšķiras no klasifikātora nosaukuma. Papildus varam norādīt nosaukumus angļu un lietuviešu valodās. Iestatīšanas kartiņā cilnē raksturojumi varat norādīt svaru, gan neto, gan bruto, kā arī apjomu un koeficientu. Varat noteikt konkrētai mērvienībai minimālo pasūtījumu un pārdošanas daudzumu, kā arī izmērs. Papildus šai cilnei varat pievienot arī iepakošanas materiālu, iepakojumu un sastāvu katrai mērvienībai atsevišķi. To var norādīt lūk šajās cilnēs. Kad visa informācija aizpildīta, saglabājam, nospiežot pogu OK. Vienības sarakstā parādīsies papildus mērvienība, kuru tikko pievienojam. Ja nomenklatūrai ir vairākas vienības, varat norādīt, kura mērvienība atbilst kuram uzskaits parametram. Piemēram, bāzes vienība ir gabala, atlikuma glabāšanas vienība arī gabala, bet atskaišu vienība ir iepakojumi. Pie šādiem iestatījumiem, veidojot atskaites, dati par šo preci tiks attēloti iepakojumos. Ja vēlaties pievienot precē raksturojumus, nepieciešams atzīmēt šo te ķeksīti, veikt papildus raksturojumu uzskaiti. Tad pie cilnēm parādīsies jauna raksturojuma. Šajā brīdī nepieciešams ierakstīt izmaiņas, spiežam pogu ierakstīt. Raksturojumi ir noteikti īpašību kopa. Lai pievienotu preces raksturojumu, spiežam uz plusiņu un atvērsies saraksts ar pieejamajiem raksturojumiem. Ja nepieciešams, ar plusiņu varam pievienot jaunu. Šajā gadījumā aizpildīšu, ka kolekcija ir ūdens un izmērs ir M. Kad esam aizpildījuši kā vēlamies, spiežam pogu OK. Raksturojumu sarakstā pievienojas mūsu tikko izveidotais raksturojums. Ja vēlaties veikt sēriju uzskaiti, nepieciešams atzīmēt šo ķeksi, veikt sēriju uzskaiti. Kad atzīmēsiet šo ķeksi, parādīsies papildus izvēles, veikt partiju sēriju uzskaiti un automātiski veidot sērijas, kā arī cilnu sērijas. Šajā cilnē varat pievienot preču sērijas tieši šai precē. Pārīsim pie cilnas īpašības. Šajā cilnē varat norādīt preču īpašības, piemēram, krāsu. Lai to izdarītu, rindā krāsa, kolonnā nozīme, uzspiežam uz 3 punktiem un atvērsies tās īpašības, kas ir pieejamas, ja nepieciešama jauna, pievienojam ar plusiņu. Cilnē kategorijas varat pievienot kategoriju, kurai izveidotā nomenklatūra atbilst. Abām cilnēm, gan īpašībām, gan kategorijām kopīgs ir tas, ka šos abus parametrus var iekļaut apmaiņā ar mājaslapu un arī izvadīt visu šo informāciju atskaitēs. Nākamā cilne ir komplektējošie. Šajā cilnē varat norādīt preces, kuras komplektē izveidoto nomenklatūru. Lai uzzinātu vairāk par komplektāciju 1C tirzniecības vadības 10 programmā, skatieties mūsu video komplektācijas mūsu kanālā. Cilne svītrukoda. Šajā cilnē varat pievienot svītrukodus gan unikālus, kurus izveidos pati programma, gan ievadīt manuāli, tādus, kuri jums jau eksistē. Svītrukodus var veidot ne tikai pašai precē, bet arī dažādiem raksturojumiem. Šī ir ērta funkcija veikalos, kur ir vairāk raksturojumi precēm. Jo pievienojot programmai skeneri, var noskanēt preci un programma uzreiz to nolasīs un pievienos dokumentā. Lai pievienot svītrukodus, ir vairāki varianti. Ja nepieciešami dažādi svītrukodu dažādiem raksturojumiem, spiežam pogu ģenerēt svītrukodus pēc raksturlielumiem. Programma automātiski izveidos visiem raksturojumiem unikālus svītrukodus. Lai pievienotu atsevišķu svītrukodu, spiežam uz pogas jauns. Šādā veidā svītrukods izveidosies automātiski. Ja nepieciešams ievadīt manuāli, spiežam ar plusiņu. Cilne nomenklatūras cenas. Šajā cilnē varam redzēt un iestatīt visas tieši šīs nomenklatūras cenas. Lai uzzinātu vairāk par cenu iestatīšanu, dodieties uz mūsu kanālu un noskatāties video cenu veidošanu. Cilnē nomenklatūras papildus apraksts varat pievienot aprakstu par precēm dažādās valodās. Šo informāciju var integrēt arī uz apmaiņu ar mājaslapu. Pēdējā cilne ir pasūtījuma punkta analīze. Šajā cilnē varat norādīt minimālo un maksimālo glabāšanas vērtību. Šie parametri palīdz efektīvāk pārvaldīt atlikumus un pārvaldīt nepieciešamos pasūtījumus piegādātājiem. Esam izgājuši cauri visām cilnēm, bet nomenklatūras kartītē ir iespēja pievienot attēlu.
Lai pievienotu attēlu, spiežam uz pogas faili. Atvērsies faila forma. Ar plusiņu pievienojam attēlu. Pievienosies jauna rindiņa. Ievadām attēlu nosaukumu. Lai pievienotais attēls pievienotos nomenklatūras kartītē, novietojam kursoru uz nepieciešamās rindiņas un uzspiežam pogu Pamata attēls. Šādi pievienotais attēls būs redzams nomenklatūras kartītē. Ar šo noslēgsim šodienas video par to, kā pareizi veidot un uzturēt nomenklatūru. Ceru, ka šis video jums bija noderīgs. Ja jums rodas kādi jautājumi, sazinieties ar mums, izmantojot ekrānā redzamo kontaktinformāciju. Neaizmirstiet mums piesakot, lai nepalaistu garām nākamos video. Paldies par uzmanību un jauku jums atlikušo dienu!